19. decembrī Kongresu namā notika pasākums Rīgas interešu izglītības audzēkņu kolektīvu un pedagogu nominācija. Jau 10. gadu pēc kārtas Rīgas domas izglītības, jaunatnes un sporta departaments sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru Rīgas Skolēnu pils organizēja interešu izglītības nominācijas pasākumu, lai izteiktu atzinību un apbalvotu interešu izglītības pulciņos iesaistītos bērnus un jauniešus par izciliem sasniegumiem, starptautiskos un Latvijas mēroga kultūras, mākslas un sporta pasākumos, kā arī izteiktu pateicību viņu pedagogiem. Šis pasākums notiek jau 10. gadu, un viņš tiek rīkots ar mērķi, lai apbalvotu labākos interešu izglītības pedagogus un audzēkņus dažādos interešu izglītības veidos, gan sportā, gan dejā, gan dziesmā, gan mūzikā, gan teātrī. Interešu izglītības nominācijas pasākumu pēctecību ir nodrošinājuši gan bērnu un jauniešu sasniegumi valsts un starptautiskajā līmenī, gan viņu pedagogu meistarība un erudīcija. Vienlaikus nominācijas pasākumā godināja arī pedagogus, kas ar sirsnību un neatlaidību ir strādājuši ar bērniem, kuri vēl ir tikai savu talantu izzināšanas sākumā. Mēs saņēmām nomināciju kā pulciņš tieši sportā, Rīgas Skolēnu pils, alpīnisms un sporta turisms. Mēs nodarbojamies ar alpīnismu, kāpšanu, sporta turismu, orientēšanos diezgan plaši. Piedalāmies sacensībās daudz vietu un iegūstam labas vietas, braucam uz kalniem. Visi laureāti, kuri bija nominēti, ar prieku piedalās dažādos projektos, iesaistās pulciņu aktivitātēs, lai kopā ar citiem jauniešiem interesanti pavadītu savu laiku. Apmeklējot izvēlētās nodarbības, jaunieši apgūst jaunas un neparastas zināšanas. Praktiskajās nodarbībās uzlabo savas iemaņas. Es nodarbojos ar trases automobilismu, braucu ar kalnu velosipēdu ātruma nobraucienā un slēpoju ziemā. Esmu vairākas reizes uzvarējis Baltijas čempionātu trases automobilistā, Rīgas, Latvijas čempionātu. Pasaules čempionātā bija 6., 7., 5. Eiropas čempionātā 1., 2. Uz nominēto audzēkņu kolektīvu un pedagogu godināšanu bija ieradusies Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eižēnija Aldermane, kura īpaši pateicās un izsniedza atzinības rakstus vairākiem Rīgas skolu pedagogiem par mūža ieguldījumu interešu izglītības attīstībā. Kopumā nominācijai bija pieteikti 140 pretendenti, kurus vērtēja atbilstoši nomināciju un interešu izglītības veidam. Skolotājiem es novēlu izturību, pacietību, mīlestību. Tas ar visu būtu. Speciāli portālam e-skola Inese Ostaņina, Nikita Volodjājevs, Dainis Juraga.